Koncerta koncepcija ir balstīta uz to, ka baroka mūzika ir ļoti slavenu melodiju, slavenu darbu krātuve, kura ļoti bieži tiek izmantot dažādiem gadījumiem, un cilvēki ļoti labi atpazīst ļoti daudz slavenas skaņdarbus, un šī programma arī tiks sastādīta no ļoti slaveniem darbiem. Viņu vidū var minēt arī no Baha, Johana Sebastiana Baha svītes orķestrim, badinērija, flautei, šī paša komponista, tāpat Georga Friedricha Hendeļa, Alelujas koris skanēs šajā programmā, skanēs arī daudzi citi, Georga Friedricha Hendeļa ļoti slaveni darbi, un Antonio Vivaldi Gloria, populārākās lapas puses no šīs kantātes tiks atskaņot šajā koncertā. Es, protams, vēlētos arī blakus baroka komponistiem, kas ir vairāk pazīstami, nolikt mazāk pazīstamus, bet ar domu, ka viņu mūzika arī ļoti populāra un pazīstama un atpazīstama. Vienkārši varbūt cilvēki viņus tieši vaigā nezina. Un šo komponistu vidū gribētu iekļaut brīnišķīgo franču komponistu Rameau ar viņa galantās Indijas opera baleta fragmentiem. Un arī bez vēl minētiem komponistiem skanēs arī Telemana koncerts 3 trompetēm, kas arī ir gan interesants un slavens skaņdarbs. Un piedalīsies bez minētajiem māksliniekiem no Latvijas arī 3 trompetisti Raivo Taruma vadībā no Tallinas uz senajām baroka trompetēm.